Šī mikrofona programma būs veltīta Alfredam Vinteram. Mēs klausīsimies pēc kara iedziedātajās dziesmās un runāsim ar Alfredu Vinteru meitu Dzintru. Tālu kaut no tevis, tomēr par to neskumstu, jo man Dievs ir devis meiteni tādu kā tu. Tavas mīļās acīs bez viltu atklāti mir, un ko lūpas acīs, to domās tādos ir. Tinga, lasu meitene, ļoti dārga, vesma, lai no manis tev sveicienus nes. Tinga, mūsu mīlais sirds tava sarga, Dzintra, tātad veltījuma dziesma, kā es saprotu, tieši jums. Jā. Kad, godīgi sakot, viņš jau nezināja, kādā krāsā man būs acis. Un pirmajā tekstā ir, kad tavas zilās acis bez viltus atklāti mirdz. Es mēģinu saskatīt. Jā, brūnas. Un iedomājieties, kad es augu, un viņš redz, ka tas bērns ir izšpļauts pēc viņa ar brūnām acīm. Un tad tekstā ir tavas mīļās acis bez viltus atklāti mirdz. Domās līdz kauju, un dziesmas ir vīnes skan. Dzintra. Jā, tātad Dzintra Vinter, Alfreda Vinter meita šoreiz mikrofonu studijā. Es te skatos, mums ir diezgan daudz interesantu fotografiju, un te viens laikam no karalaikiem fototēls ir vēl pat pirms tam, tātad divi jautri Vinteri, tā skaitā Alfreds Vinters un tāda dekorācija ar krogas durvīm zem lielas atslēgas varētu būt grūtie karalaiki. Vai ne? Nē, tas jau faktiski vairāk simbolizēja tādu, kad krogi jau bija vaļā naktī atvērti. Un ka šoreiz tas krogs ir ciet. Ja es aizskāru karu, jūs tēvs Latviju atstāja gara pašās beigās. Bet kā dzīve rāda, tātad jūsu ceļi šķīrās, lai gan, cik es saprotu, tie bija ļoti tuvu cieši saistīti pirms tam, un arī vēlāk tas radīja ļoti nostalģisks izjūtas. Ja runā par to aizbraukšanu, tad tik tiešām no viņa teiktā es atceros, ko viņš man stāstīja, ka tā ir bijis pēdējā laiva no Kurzemes krastmalas, jo laiva bija pārpildīta, 80 cilvēki vienā zvejnieka laivā, var teikt 2 plaukstu platumā no ūdens virsmas. Tas jau ir. Un kāpēc, teiksim, mēs ar māmu nebraucām līdz? Gluži vienkārši, to jau, ne jau kurš katrs, kā saka, sieviešu cilvēks ar mazu bērnu, 3-gadīgu uz rokas, neriskēs taču. Jā, un tas piesauktais gadījums ar akordeonu? Jā, tā ir taisnība. Jūra sāk viļņoties pēc tēva teiktā, vai ne, bet tas jau tāda vētra nebija, jūra bija mierīga. Es nezinu, kāds dievs viņus sargāja, tik tiešām jāsaka, visi dievi. Un tad vīrieši tik tiešām, kas bija, teiksim, drēbes meta vai ne, saiņos, kas bija, un tēvs, kas viņam bija vienīgais, tas bija akordeons, un viņš palika ar to, kas mugurā ar portmonē, kabatā. Latvijas sagriezās, cik žēl, tik reizi veidot apgādās, cik žēl, sirdis mēs vēl cerējām, no taisnībai vēl ticējām, bet žēl, mēs tikam smagi pievilti, cik žēl, tā zvēri būrīs atzīti, cik žēl, un tikam baigi mīnēti, un gaisā rauti skrīnēti, par ko, adēļ.
Vējš neskums tur, lai kā man klājas, un matos aužas sudrabs balts. Man mīļa tu un tēva mājas, tur gauja plūst un bēzi šaut. Atšķirībā no daudziem trims latviešiem jūs tēvs, tā skatoties geogrāfiski, it kā tik tālu nebija. Tātad dažus 100 kilometru šeit no Rīgas līdz Stokholmas tuvumam. Un tomēr pēckara laikā tās ir divas dažādas un savstarpēji ļoti, ļoti grūti sasniedzamas pasaules, bet varbūt jūs citādi raugāties? Nē. Tanīs laikos tik tiešām tas bija, es vienkārši abrīnoju viņu drosmu un uzņēmību, kad viņš mums, nezinu, pa kādiem ceļiem sūtīja paciņus un kā viņš to visu dabūja gatavu. To es tiešām nezinu. Kad jūs pirmoreiz uzzinājāt, ka tēvs ir Zviedrijā un laimīgi nonācis tur, lai arī grūtās dienās droši vien? To mēs nezinājām neviens, kamēr mēs nesaņēmām pirmo paciņu. Tik tiešām arī māte bija dziļā neziņā un, var teikt, izmisumā. Kad tas bija? Tas bija apmēram, es biju 3. klasē. Es atceros, ka viņš man atsūtīja zaļas zamšu kurpītes. Un tās kurpes man bija stipri pa lielu. Es mācījos pirmajā, pretī Mākslas akadēmijā, tad bija tā pirmā vidusskola, pamatskola, es neatceros. Bet es zinu, ka ar tām kurpēm es briesmīgi visu smīdināju. Jā, bet jūs dzīvi? 49. gadā, tā apmēram. Cik es saprotu, pēc palikšanas šeit Rīgā arī nebija viegli. Protams, ka nebija. Tas jau bija tas trakākais, kad pirmām kārtām jau nedrīkstēja jau izpaust, kad caur cilvēkiem jau mēs dabujām zināt, ka viņš ir dzīvs, bet mēs jau bijām visu laiku tā kā zem tāda zobena, tāpēc, kad īsti nezināja, kur viņš ir un kā viņš ir, bet galvenais jau, ka mēs tikai zinājām, bet mēs jau to nedrīkstējām izpaust. Tā oficiāli, viss tas bija slepeni. Jā, un arī tīri sadzīvē, kā es saprotu, tad kara laika Rīgā jūs dzīvojāt Tomsona ielā, kā tagad to dēvē Mičūrina iela. Tā pagaidām, cik es zinu, nav pārdēvēta un arī neviens netaisās darīt par godu latviešu grāmatniekam Tomsonam. Bet varbūt par to, kā jums gāja. Šī māja vēl joprojām, cik es saprotu, ir? Jā, ir. Ierindā. Ir. Skaista māja. Tur kādreiz bija krāsnes apkur un mums uz 5. stāvu pamatīgi vajadzēja nest malku. Protams, es arī palīdzēju. Bet runa nav par to, runa ir godīgi sakot par to, kad mūs ļoti skaisti atbrīvotāji atbrīvoja arī no šī skaistā 3 istabu dzīvokļa. To gan es nekādīgi nevaru aizmirst, jo pirmām kārtām mums pat cik draudēja izsūtīšana, māte uzzināja, viņa izsauc nama pārvaldnieci. Un pateica, ja tu kaut ko nedarīsi, ja tu nepieņemsi, tad man jāraksta ir tevi sarakstos. Mamma deva savu piekrišanu, kad vienu istabu viņa izdod tatāru virsniekam padomi, kurš strādāja stūrmājā ar sievu. Un vienai istabai sekoja otra istaba, par cik viņi nebija sevišķi pārtikuši cilvēki. Dabīgi, visas mēbeles, kas bija, tas palika tur, abās istabās. Un pat cik dzīve kļuva neciešama tādā komunālā dzīvoklī, tad bijām spiesti mainīt, un 29 gadus dzīvojām komunālā dzīvoklī Revolūcijas ielā, vienā istabā. Uz priekšu biedri triecienā, bekas lauk šeit nav ko snaust, jo plašs mums priekšā beku lauks. Šis plānatās un grafikas mums jāsalas, lai tur vai kas, tiek šīs laikmetīgās dziesmas tik brīvi skanošas. Sekojot Hruščova atkustību 50. gadu otrajā pusē, mēs daudz esam runājuši par to, kā tas izpaudās Latvijā. Un beidzās ar 59. gadu vasaru. Tā formāli jau varētu sacīt. Bet, cik es atceros, tad tas saistās arī ar Alfrēdu Vinteru dziedāšanu šeit Rīgā, bet jau 1960. gadā. Tanī laikā es strādāju, 57. gadā es strādāju pa kurjeri kultūras ministrijā. Tā bija man pirmā darba vieta, man bija 16 gadu.
Un manās rokās nonāca, kā jau kancelēs darbiniekam, brošūriņu, kur man rekomendēja paskatīties, saka, skaties, Dzintra, tās taču ir visas tava tēva dziesmas. Nu, dabīgi mēs tur viens otrs norakstījām, un es dabūju zināt, ka gatavojās mana tēva brauciens uz Latviju. Nu, protams, izbrīns un prieks, un taču arī ārkārtīgi liela neticība bija visam tam, bet, kā lai saka, pirmās bezdalīgas bija atlidojušas, un acīm redzot, ja jau tas koncertu sarunas bija ievadīts, tad jau no tā atkāpties arī nevarēja. Un 60. gada augustā, godīgi sakot, man nemaz nezinot, tēvs ieradās pēkšņi, kad manis nemaz nebija Rīgā. Un tad man mamma izsaucies, bija Siguldā pie draugiem. Es gatavojos iestāties kultūras darbinieka tehnikumā, un tēvs burtiski uz pāris dienām, var teikt, uz 3 dienām bija ieradies Rīgā noslēgt līgumu par koncertiem. Nu, un 60. gada oktobrī notika 5 koncerti un 6 papildu koncerti. Kopā 11. Pēc daudz gadiem atkal sirmā Rīgā, kad kuģis Daugavmalas krastā stāja, tad klusi jautā sirds kā neticīga, vai sirmā Rīga tā, kas pretim māja, jo atmiņā vēl diena, kad to postā, bija liktenis lēmis atstāt sagrauto, bet to redzi tērtu ziedu rotā, kā pēdi saules gaisma izcelto, tad sirds ierak mīļotā Rīga, kā līgava tu daļa izskatīga, ar saules staros mirdzošiem torņiem, un Daugavas krastu ziediem rotā to. Tur Latju dēļi dejām kokles stīgo, un Latju zeltenes tiem atbil līgo, ak Rīga, tu dziesmotā Rīga, tu Latju tautas lepnums un tās gods. Tas tad bija 50. gadu beigas, 60. gads, bet vēlāk Alfrēda Vintera dziedātās dziesmas Latvijā nonāca pagrīdē, varētu tā sacīt. Daudz, ja būsim atklāti, šīs dziesmas dzirdēja un dziedāja līdz. Tāpat laikā, to var pilnīgi droši teikt arī šeit radio, tās, tā teikt, ēterā raidīt nevarēja. Un, cik es saprotu, šādā situācijā arī jums, maigi izsakoties, nenācās viegli. Viegli man nebija. Es biju nesen kā precējusies ar studentu pati bija studenta aprindās. Kā saka, mēs grozījāmies, un tur jau katrā gadījumā tā izteiksme un runas bija brīvāks. Un mēs nonācām tik tālu, kad mūs vienā jaukā dienā ar vīru katru savā mašīnā aizdrava uz stūrmāju. Ko, rakstījām paskaidrojumus un apsolījāmies, ka tās ķecerīgās plats tiks nodotas. Dzimtenē dziesmu, šo dzied kāds no sirds, tam partinieks uzsauc, vai no prāta tu šķirt. Tā buržuju dziesma, jo par mīlu tas skan, tev laiks jau no dziesmu, līdzi dziedāt nu man. Kā griška kosmosā trauc, un viška autiņā brauc, kā laukos traktori klauc,
jo tur kukurūzas daudz. Vai latvietim dziesma, šī ietvar pie sirds, to dzirdotam acīs, smaids un ievas tik mirds. Tās Ķecerīgās plats tanī laikā bija mans māsits dzīvoklī, ierakstiem, bet bija jau tāds plats, ko jūs tagad gan spēlējat, bet kurs tik tiešām spēlējām tikai mēs, un kurs, godīgi sakot, arī godīgai esot pret tēvu, kurš man aizliedz viņus popularizēt, jo citādi viņam tiktu slēgta vīza, viņas tika noglabātas, un pa kuru laiku māma to izdarīja, to es tik tiešām vēl šodien nezinu, bet viņas tik saglābtas. Virbulē, tu plietu drūms un domā, cik lieliem putniem ir dzīve brīnišķā. Tiem mātas pilnas un tiek vienmēr labā omā, jo tiem par dziesmām labi samaksā. Rīgas gaļiem par viņu dziesmām maksā. Pat propagandas velns un teiks, lai ēd cik spēj. Tādēļ tie priecīgi, tie dziesmu balsīs gaļā. Lai laukos vairāk kukurūzu sēj. Bet svešāknē gan cita putnu dziesmā, to dzied šeit mūsu dižais vanaciņš. Tak viņa dziesmai nav vairs tā vecā liesmā, jo cits uz putnus daudz ir krāpis viņš. Klausoties Alfrēda Vintera dziesmās, pēc kara nav grūti konstatēt to visai politisko noskaņojumu, tos politiskos tekstus, un tiek gan tiem, kas ir par labu, gan tiem, kas ir par kreisi. Tātad, ja mēs runājam ar Alfrēda Vintera dziesmu tekstiem, tad gan propagandas vēlmu barotajiem Rīgas gaļiem, gan vanatziņiem rietumos. Ja es jums vaicātu, kādā pozīcijā īsti jūsuprāt bija jūsu tēvs un kādu nākotni viņš vēlējās saskatīt Latvijai? Godīgi sakot, viņam bija īsta mākslinieka pozīcija. Viņš tik tiešām kā latvietis piedzima un arī visu mūžu nodzīvoja. Viņš tiešām, ja man ir jāsaka, no tā, cik es viņu pazīstu, tad viņa lielākais sapnis redzēt Latviju tādu, kādu viņš to atstāja, brīvu un neatkarīgu. Un kāpēc tādi teksti, tas ir jāsaprot gluži vienkārši, jo viņš taču bija mākslinieks tik tiešām, kā saka, ar sirdi un asinīm, jo kādam pieslieties, taču īsts mākslinieks jau nevar, viņš jau iet savu ceļu. Kaut arī tas varbūt kādreiz tik tiešām par viņu ķengājās Lavīze, ja par viņu ķengājās arī, teiksim, mūsu pusi, taču viņam slēdz vīzu uz 4 gadiem, bija tāds gadījums. Tā kā, bet viņš neizdabāja nevienam. Jā, no otras puses pārmet, ka viņš uz šeit brauc. Jā, pēc katra tāda brauciena viņam bija pilnīgi jāsaka, kā to saka, ēda nost bez sāls. Godīgi sakot, ja varētu, teiksim, vēstules citēt, tad gandrīz katrā vēstulē, kas ir tūlīt rakstīta pēc atgriešanās no dzimtenes apmeklējuma, ir ārkārtīgi daudz rūgtu vārdu par to uzņemšanu, ka cilvēki, kas tur ir absolūti neredzējuši, teiksim, apstākļus šeit uz vietas, kādos mēs dzīvojam, kādos mēs bijām spiesti iztikt, eksistēt, garīgi. To jau ļoti grūti ir
to jau ļoti grūti tādā krastā kādam iestāstīt. Tābeles viņš pievilk domā, ar to ziedošanu post. Ja lūk ziedos tautam kuģim, tik tā vietā nopirkt plost. Ja mēs runājam par Alfreda Vintera dziesmām, ir tātad vesela virkni Zviedrijā iznākuši singli, jeb tādu mazo platīšu. Ir arī lielas platas, tā skaitā Alfreda Vintera piemiņai, pēc viņa nāves 76. gadā, ja es pareizi zinu. Jā, 23. oktobrī. Nu, kā tapa šīs dziesmas? To grūti pateikt. Es domāju, kur? Dziesmas pašas tapa vai. Šajā ziņā viņš ārkārtīgi uzņēmīgs cilvēks bija. Viņš savāca savā nama pagrabstāvā studiju ar tādu pulti apmēram tā kā pie jums ir, protams, lielām lentām. Un pats iedziedāja, teiksim, kā to saka, pa dažādiem kanāliem. Vienā kanālā viņš iespēlēja sev pavadījumu uz akordionu, nākošā, teiksim, viņš atkal iespēlēja to pašu, uz tās pašas lentes uz cītaru, un tad viņš pats dziedāja vairākas balsis, un tad viņš atkal, teiksim, savus draugus aicināja, Edgaru Dimiteru, un tur vēl attiecīgi no tā, teiksim, kāda bija dziesma. Un tā viņš to lentu dabūja gatavu, un kad viņš dabūja gatavu, tad viņš gāja uz firmu un pasūtīja plati. Nu jā, bet tas nebija viņa maizes darbs. Nē, tas nebija viņa maizes darbs. Līdz pensijai viņš strādāja vācu firmā Agfa par pastmeistaru. Un nopelnījis pensiju, vārds sakot, nolēma, ka nodosies savam vairspriekam ar pilnu krūti. Jā, nu laikam jāpaskaidro, ka pastmeistars tas nebūtu nav tas, kurš iznēsā korespondenci. Nē, viņš, pat cik viņš pārvaldīja brīvu vācu un zviedru valodas, tad viņa rokās bija visa komerciālā sarakste, kas ir, nu, teiksim, pasūtījuma izpildīšana, nu, kā jūs, teiksim, jūs vēlties, teiksim, lentes, magnetofona lentes iegādāties, jeb filmu lentes, tad tas bija viņa darbs atbildēt. Es ceru, ka jūs man atvainosit samērā nesmalkjūtīgu jautājumu, bet tomēr es atļaušos to uzdot. Tātad, ko jūs atbildētu uz labvakarā izvirzīto jautājumu, varbūt Alfreds Vinters ir dzīvs? Nē, nu tas, godīgi sakot, tas man tik ārkārtīgi šokēja, jo vēl vairāk tāpēc, kad es biju klāta, neteiksim, viņa pēdējā nopūtā, viņa pēdējā vēlēšanās bija viens, lai es neredzētu viņu mirušu, nekādā gadījumā, lai es neredzētu viņu mirušu zārkā. Un otra vēlēšanās bija, ko es apsolīju mācītāju Laiviņa klātbūtnē, kurš tika speciāli izsaukts no Gēteborgas, sniegt, kā saka, svēto vakarēdienu tēvam, kad viņu pārved uz atsevišķu palātu, kad viņam jau bija, var teikt, ja neteiksim dienas skaitīts, tad stundas skaitīts, jo spiediens kritās, un es devu solījumu, kad es pēc 10 gadiem viņa urnu pārvedīšu dzimtenē. Nu, tas taču vispār to noklausīties, kad teiksim, kāds cilvēks, kas nodarbojās, mīl viņu mūziku un tiešām, jāsaka, spēlē metro viņa darbus, tam noticēt vairāk nekā 23. agri no rīta 23. oktobrī. Jo 22. oktobrī es pēdējo reizi atvadījos. Šeit pat ir fotoattēli, kur jūs esat. Jā, šeit ir krāsainie fotoattēli, kurus es izdarīju burtiski pirmajā dienā, kad es biju pie viņa slimnīcā. Tas bija tāds, var teikt, nometu kofers dzīvoklī un, vārdsakot, tūlītās sēdāmies mašīnā un mūsu dēls, viņa audždēls, aizrāva mūsu Stokholmu slimnīcā, kur viņam bija nedēļu pirms tam izdarīt labajā kājā izgriezta liela vēža cista. Bet tik tiešām tie pēdējie uzņēmumi, te jau var redzēt, kāds viņš izskatās.
Jā, tātad šis nodabīgais rāpulis arī Alfrēda Vintera nomocīja būtībā. Jā, un pie tam viņš ārkārtīgi tam pretojās. Jo, cik es saprotu, viņam bija skaidra apziņa visu laiku, līdz pēdējiem brīdim. Ilgās aizrit manas dienas, domās vakarī, kad tums, un naktī sapņos par bijušām dienām sirds arvien vēl skums. Atceros vēl tavus vārdus, kuri uz dziesmā teici man, lai mīlu tevi un dzimtajo zemi, kur laktu dziesmas skan. Vēlreiz dzirdēt tavu dziesmu un tev acīs raudzīties, sirdī kvēl kā mūža liesma, kurja nekad neizies. Vēlreiz būt ar tevi kopā, dzint ar jūras krastmalā, un no augstas smilšu kāpas noraudzīties tālumā. Tur redz jūrā baltas mūras, krastmalā kā zaļo mēs, to sirds mana klusi lūdzas, to man lūpas klusi dvēs. Vēlreiz būt ar tevi kopā, dzint ar jūras krastmalā, un no augstas smilšu kāpas noraudzīties tālumā. Noklausoties šo programmu par Alfrēdu Vinteru kopā ar viņu meitu Zintru, es pieļauju, ka arī jums, mīļā klausītāji, būtu radies neviens jautājums. Tādēļ varbūt norunāsim tā, ja Zintra Vintera pati ir ar mieru, kāpēc kādu mēnešu mēs varētu tikties vēlreiz. Jā, nu, protams, katrā gadījumā, jo, teiksim, ne jau manas dēļ, bet, ja iet runa par manu tēvu, tad tik tiešām viņš to ir pelnījis, jo mirt prom no dzimtenes, mīlot viņu tā, kā viņš viņu mīlējis, nu, tas būtu tiešām viņam ārkārtīgi liela, tā kā piemineklis. Jā, vēl jau vairāk, ka Alfrēds Vinters joprojām atdusis tālu no dzimtenes, tomēr Zviedrijā. Viņš vēliņ bija kapsētā. Tas ir pienākums, kurš arī nav izpildīts un kurš ir vēl veicams. Godīgi sakot, tiešām ir tā, ka viņš man gaida. Nu, es domāju, kad nākošu vasaru es nekavēšos. Es raugos un redzu pie debes, gai putni projām jau trauc, un mani uz saulainām tālēm līdzi tie sauc. Bet velti jūs aicināt mani, es nespēju traukties jums līdz, es palikšu dzimtajā zemē, kur dzimis un uzaudzis es. Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, plašiem laukiem virs talām, viļņojošām drūvām. Manā dzimtene atskan jaukas latķu dziesmas, pāri kalniem pāršaustās brīvi skanošās.